Cienījamie kolēģi, un tiešām man prieks, ka mans priekšlikums par sludinājumu dēli tautā saukto ir realizējies, un tāpēc es tikai vienu reizi arī runāšu. Būtībā publiskā iepirkuma likumā fundamentālie grozījumi parādīja, cik liela plaisa ir mūsu tautsaimniecībā, ekonomikā un līdz ar to arī sabiedrībā. Vieni vēlējās brīvu vaļu un griezt birokrātiju, tikmēr citi cīnījās par tiesībām iegūt informāciju un piedalīties iepirkumos, vienlaikus nodrošinot atklātības ievērošanu ar citām ieinteresētajām pusēm. Jo īpaši tas bija redzams diskusijās, kas mums notika, jāsaka, vairāku mēnešu garumā. Mans priekšlikums paredzēja ieviest tā saukto sludinājumu dēli, kuru mēs pēc tam nosaucām uz 3. lasījumu kā vienkāršu iepirkumu. Ar šo priekšlikumu ko paredz publicēt informāciju par notiekošu iepirkumu sekmē publisku iepirkumu likuma mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, veicina iepirkumu atklātumu, otrkārt, sekmē piegādātāju brīvu konkurenci, treškārt, veicina pasūtītāju līdzekļu efektīvu izmantošanu un maksimāli samazinot tā risku, un ceturtais, galu galā tādēļ veicinās iepirkuma ilgtspēju. Šis priekšlikums paģēra pasūtītāju tiesības brīvāk veikt iegādes, taču uzliek arī pienākumu par tām paziņot publiski. Tas veicinās iespēju mazajām un vidējām uzņēmumiem iesaistīties, jo zinās smiltenes uzņēmums, kas notiek, piemēram, Liepājā. Otrkārt, ieinteresējušām pusēm, NVO un mēdījiem sekot līdzi publiskām sektora iegādēm. Trešais, sekot līdzi un iegūt informāciju par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, kas ir ļoti būtiski, vienlaikus vērtējot arī lietderības aspektus. Un tas ir, man rūp, mazie un vidēji uzņēmēji iegūst tiem nepieciešamo informāciju vienu vietu, nevajadzēs skatīties 10 vai 20 mājaslapas. Šajā gadījumā tā būs IUB centralizētā sistēma un izmantos savas tiesības uzrunāt pasūtītājus. Un šeit es gribu teikt paldies visai budžeta komisijai, paldies visam NVO sektoram, Delnē un mūsu sociālajiem partneriem, gan LDDK, gan LTRK un daudzām organizācijām, jo tiešām tas darbs ir ļoti produktīvs. Jā, mēs strīdējāmies daudz, bet mēs panācām konstruktīvu risinājumu. Man šķiet, ka tas viens no labiem darbiem, ko mēs šodien varētu izdarīt tiešām uzņēmējiem labu un sākt sakārtot sistēmu. Ja jūs jautāsiet, vai kļūdas būs, protams, viņas būs. Nekļūdās tikai tie, kas neko nedara. Jebkurā gadījumā uzklausīsim nozares, un ja būs šīs kaut kādas neprecizētas, vērsim vaļā likumu un strādāsim tālāk. Paldies!